Jā, šodien mēs ar Sabīnu šeit esam divatā šajā saucamajā skatuves sadaļā, bet es noteikti gribu vēl pateikt, ka ar mums kopā ir Aleksandrs tur aizmugurē, kurš jūs visus sagaidīja. Un droši vien patiesībā ir viens no jūsu biežākajām kontaktpersonām, kurš nodarbojas ar satura jautājumiem programmā. Un noteikti esat piesakot norises ar viņu sazinājušies un palīdzējis ar mājaslapas katalogu un visiem citiem jautājumiem un arī psihologa konsultācijām, kā mēs sakām. Un šodien mēs ar Sabīni pastāstīsim par dažiem mītiem, kas ir radušies programmas darbības laikā, par to, kā mēs varam pret tiem cīnīties. Mazliet tos mēģināsim atspēkot un galu galā mērķis, tāds kā mēs jau šodien dzirdējām, labākas, kvalitatīvākas un jēgpilnas norises bērniem un jauniešiem. Par programmu Latvijas skolas soma kopumā droši vien nav šajā auditorijā pārāk plaši jāstāsta, bet tas mūsu galvenais mērķis atgādinot, ka programma Latvijas skolas soma ir tā valsts finansētā iespēja, kas bērniem un jauniešiem skolas vecumā nodrošina iespēju pieredzēt kultūras norises regulāri, tātad vismaz reizi semestrī. Un tā kā programmai jau ir sācies 7. gads, ir pagājis gan ilgs laiks, lai mēs varētu nonākt pie kaut kādiem būtiskiem secinājumiem. Un te ir dažas lietas, ko gribu uzsvērt, mainīgais un nemainīgais šajā laikā. Tātad, pirmkārt, mēs esam pilnīgi pārliecināti, un es domāju, ka arī ik viens šeit klātesošais, ka kultūras un mākslas pieejamība ir būtiski jebkuram cilvēkam. Šobrīd arī pasaulē mazliet mainās tā kultūras izpratne un patiešām tiek daudz runāts par kultūras pieejamību un kultūru, kas iesaista ikvienu un izskan pat apgalvojumi, ka kultūras pieejamība, ka kultūra ir cilvēktiesības un mēs pilnīgi noteikti varam zem šī parakstīties. Programma ir kļuvusi par pastāvīgu sastāvdaļu gan kultūras, gan izglītības procesos, un par to mums prieks, ka no projekta arī beigu termiņu programma patiešām jau ir pat tik nostiprināta, ka ierakstīta izglītības likumā, un protams, ir pasaulē situācijas mainās un ir dažādas, bet ceram, ka šī ir viena labā lieta, kurai mēs varam teikt, ka tā būs uz mūžu. Tas, kas ir mainījies, pārsvarā mainījies, ir uz labo pusi, par ko mums tiešām ir prieks. Ir palielinājies kultūras norišu piedāvājums bērniem un jauniešiem, un arī tā kvalitāte kopumā mēs noteikti varētu teikt, ka ir palielinājusies. Līdz ar to arī jūs kultūras profesionāļi esat no tā ieguvēji, gan tādā ziņā, ka jums ir vieta un platforma izaugsmē, gan arī nodarbinātībai. Ir attīstījušies dažādi formāti, mobilās norises, arī digitālās norises. Pandēmijas laikā patiešām radās ļoti daudz labu kvalitatīvu kultūras produktu digitālā formātā, kas joprojām ir pieejami un izmantojami. Un pats galvenais laikam ir tas, ka bērni un jaunieši ir kļuvuši par zinošāku kultūras auditoriju, un to mums apliecina ne tikai skolotāji, bet pats galvenais arī no jūsu puses, no kultūras profesionāļiem esam to dzirdējuši, ka mainās tas, kā skolēni uztver kultūru, kā viņi uzvedas kultūras institūcijās, kādas pārdomas un jautājumi viņiem pēc kultūras pieredzes rodas. Katrs no jums droši vien šajā slaidā var saskatīt sevi kaut kādā mērā, vai pieskaitot sev pie vienas konkrētas kultūras nozares, vai arī saredzot sinerģijas un miedarbības. Šodien mēs šeit esam sanākuši, lai runātu ne tikai par to, cik viss ir skaisti, labi un cik kultūra ir nepieciešama, bet par reāliem praktiskām lietām, par to, kā jūs varat iegūt arī atbalstu šo kultūras norišu veidošanai, un viens no šiem atbalsta mehānismiem ir Valsts kultūra kapitāla fonda mērķprogramma, par ko jūs arī vēlāk dzirdēsiet plašāk. Kāpēc es to tagad pieminu? Jo kultūras piedāvājums programmā, kas ir te 1000 norises, ir diezgan neviendabīgs par nozarēm. Ir nozares, kuras ir ļoti, ļoti pārstāvētas, ir nozares, kuras ir mazāk pārstāvētas. Un gribam teikt lielu paldies Dejas nozarei, kurā iepriekšējā kultūra kapitāla fonda konkursā, kur mēs tiešām mudinājām pievērst uzmanību
Arī šai nozarei ir sasparojusies un ir tapuši brīnišķīgi jauni projekti. Noteikti cirka nozari gribam mudināt, darboties aktīvāk, meklēt veidus, kā nonākt līdz skolēnam. Arhitektūra varbūt mums ir mazāk pārstāvēta, dizains, ko mēs saskatām ļoti daudz citās nozarēs, bet tomēr atsevišķi skaidrot dizainu kā kultūras nozari arī noteikti būtu vērts, bet jebkurā citā nozarē aicinām domāt par to, ka ir vērts vienalga meklēt jaunus ceļus un konkursam vērts ir pieteikties, un par to tad mazliet vēlāk. Tad ķersimies pie tiem mītiem. Mītiem, kurus mēs esam izkristalizējuši gan par to, kā bērnu un jauniešu uztver kultūru, gan mīti, kas ir radušies pieaugušajiem skolotājiem un kultūras profesionāļiem tajā, kā viņi domā par darbu un bērnu un jauniešu auditoriju. Tad varbūt mēs ar Sabīnu tā pamīžus par tiem mītiem parunāsim. Es tā ļoti nostājos Ingai blakus un vienkārši klusēju un skatos, kā viņi stāsta par skolsomu. Man arī liels prieks šodien ar jums visiem šeit tikties. Un jāsaka, mēs ar Ingu nerunāsim gan par konspirāciju teorijām vai par ko tādu, bet pat tiešām to, ko mēs ikdienas darbā katrs no mums saskatām kā problēmu jautājumus un kur mēs vēršamies arī pie kultūras nozares pārstāvjiem, meklējot kopēju valodu un kopējas risinājums dažādām situācijām. Un kaut kā tā ir sanācis, ka mana loma programmas komandā kaut kā visu laiku noved pie skaitļiem un cipariem, un es vienmēr esmu tas cilvēks, kas cenšas kaut ko apkopot un kaut kādus sapulsot, sareizināt un kaut ko sadalīt. Un jāsaka, mēs diezgan bieži varbūt dzirdam tādas frāzes, ka, bet ko tad viņi tur, lai tad iet uz tām kultūras norisēm tiem, kam tas interesē, programmā taču piedalās tie, kas grib, tie, kas negrib, lai neko nedara. Un kas tur vispār, kurš zina, cik tur tie bērni vispār tajās kultūras norisēs? Es zinu, jo man uzticēja šo uzdevumu, un mēs skaitījām. Un jāsaka, ja mēs skatāmies uz pagājušo mācību gadu, tad tie ir bijuši 98% no visiem bērniem un jauniešiem, kas mācās tātad vispār izglītojošās skolās, un ir apmeklēts vairāk nekā 12,000 kultūras norises visā mācību gada laikā. Tā kā paldies arī jums, kas esat klāt, jūs noteikti esat bijusi daļa no šī visa, un mums ir izdevies patiešām jebkurā Latvijas nostūrī aizvest kādu kultūras notikumu. Otrais mīts ir mūsu mīļās darba lapas, kuras gan skolotāji, gan, diemžēl arī kultūras profesionāļi sāk uztvert par tādu neatņemamu kultūras norises sastāvdaļu. Tas varbūt neparādās teātrī vai kino, bet kaut gan arī kino pēdējā laikā. Tas nav slikti, ja darba lapa ir jēgpilna, jēdzīga, un ka ar to viss nebeidzas, ka aizpildīt tukšo vietu teikumā vai apvilkt pareizu atbildi. Tas nenozīmē, ka tās zināšanas vai emocijas pie tā skolēna ir palikušas, nosēdušās. Jūsu darbs ir radīt mākslas darbu. Tas, ka jūs sarunājaties ar skolotājiem, tas, protams, ir vajadzīgs, tas ir labi, lai izprastu auditoriju, bet jums nav jākļūst par vēl vieniem skolotājiem. Un tāpēc skolēni iziet no klases, un pieceļas no skolas sola, lai pieredzētu kaut ko citu. Un tāpēc patiešām mudinām neieguldīties darba lapu un dažādu citu pārbaudes un sacensību mehānismu veidošanā. Jūs varat ieteikt tēmas skolotājiem, par kurām viņi var pēc šīs norises ar bērniem vai jauniešiem parunāt. Varat ieteikt paskaidrot kādus konkrētus vārdus, ja tas ir, piemēram, par kādu vēsturisku posmu, kas skolēniem var nebūt tik labi izprotams. Bet atceramies, ka tā nav zināšana pārbauda, un jums pilnīgi noteikti ar to nav tādā veidā jānodarbojas. Bet esam ar to, diemžēl, saskārušies diezgan bieži. Jā, mums ir bijuši arī dažādi zvani, kur tu pajautā šiem kultūras norises piedāvātājiem. Bet vai jūs aprunājāties ar jauniešiem, ko viņi domā par jūsu piedāvājumu? Nē, mēs viņiem tās darba lapas iedevām. Viņi gan jau tur sarakstīs visu un viss būs kārtībā, bet atcerieties, ka darba lapu vietā tā var būt arī jūsu saruna ar jauniešiem, un jūs varat iegūt ļoti daudz no tā arī paši priekš sevis. Jā, pēc norišu sarunas, ja
laiks atļauj, arī var noteikti organizēt vai nu pēc koncerta izrādes vai jebkā cita. Arī pēc muzejpedagoģiskās nodarbības varbūt ir vērts ar tiem skolēniem sasēsties un pajautāt, vai jums vispār bija interesanti un vai jūs savus klases biedrus, skolas biedrus mudinātu šo norisi apmeklēt. Jā, nu tad ir vēl viena tāda lieta, kas parādās komunikācijā ar kultūras nozari, kur tad, kad mēs jautājam, kad rodas kādi jauni kultūras produkti, kas tad šajā norisē notiksies, mums noteikti būs sacensība un tad pavisam izdomāts situācijas, bet kurš ātrāk izskries cauri muzejam vai kurš ātrāk nonāks kādā konkrētā vietā vai atradīs īsto gadu skaitli. Tas nav slikti, bet atcerieties, ka jūs kā kultūras nozars profesionāļi institūcijās veidojat drošu vidi jaunietim darīt arī to, lai viņš vienkārši tur justos labi. Varbūt viņš negrib skriet no viena muzeja gala uz otru un meklēt pareizās atbildes. Varbūt viņš vienkārši vēlas tur pabūt. Mēs ielikām arī fotogrāfiju no viena no nesenajām fotosesijām, kas arī mums ir bijusi, kur tas ir pirms izrādes, un varbūt viņš negrib runāt ar kādu citu, un varbūt viņš negrib arī iet pēc kādas ūdens glāzes, bet viņš vienkārši grib pabūt šajā kultūras institūcijā, saprast, kāda ir viņa loma. Tāpēc mēs aicinām arī kultūras nozars cilvēkus vienkārši radiet atmosfēru, un jaunieši paši sapratīs, ko viņi šajā atmosfērā vēlas darīt vai nevēlas darīt. Jā, un tāda sacensība un konkursi, mēs zinām, arī jaunieši ir dažādi, arī no emocionālās puses. Tas patiešām var vienā brīdī arī sabojāt šo kultūras norisi, ja tu tur jūties kā sliktākais vai neveiklākais vai mazāk zinošais. Un galvenais patiešām ir ieaicināt, radīt interesi un mudināt arī domāt un just. Šī man ir īpaši mīļa tēma. Mums ir ļoti daudz kultūras norišu, kuru veidotāji uzskata, ka galvenais ir darboties, radīt, iesaistīt, bet radīt kaut kādus nevajadzīgus nieciņus, priekšmetiņus. Ka tas ir tas, ko tas skolēns grib, ka viņš jutīsies priecīgs tikai tad, ja viņš aiznesīs mājās svecīti vai kādu piekariņu vai kaut ko. Ja šī darbība, kuras rezultātā kaut kas tiek izgatavots, ir patiešām jēgpilna, tā notiek muzeja ekspozīcijā, tur patiešām ir sasaist ar šo laiku, un tas skolēns pirms tam ir dzirdējis vērtīgu informāciju. Tad tas var būt kā viens no elementiem šai kultūras norisē, bet šāda darbošanās nedrīkst būt primārais un tā nedrīkst būt pašmērķīga. Un ja mēs domājam no tādas ilgtspējas puses, arī šobrīd kultūras nozara gribot vai negribot nevar iepalikt, un tai ir jādomā par šiem ilgtspējas jautājumiem. Un tāpēc vienmēr mudinam padomāt, vai šis priekšmets, vai skolēns to pats pēc tam kaut kur nenometīs, vai vecāks tam meklēs vietu, vai gluži vienkārši tas rada lietas pasaulē, kuras nav nepieciešamas. Tā kā padomājiet arī plašāk par šo visu, un patiešām ir iespējams skolēniem iedot daudz, neiedodot viņiem obligātu nepieciešamību darboties. Tas ir jauki iesaistīt, bet es saku, tur ir tas pārdomātais, jēgpilnais pienesums, un tikai tad ir kaut kāda praktiska darbošanās. Jo, kā izrādās, domas, idejas un azarts nav no plastmas vai no kādām citām materiālām lietām. Nākamais mīts ir par to, ka kultūra ir tikai izklaide. Es domāju, ka man varbūt šai auditorijai mazāk par to jārunā, bet arī skatoties globālā mērogā, arvien vairāk tiek rasti argumenti tam, kāda ir kultūras loma sabiedrībā un kādas citas jomas arī iespējams ietvert tajā brīdī, kad mēs atrodamies kultūras institūcijā, pieredzam kultūru. Un mēs runājam par dažādiem sociāliem ieguvumiem, gan iespēju pabūt kopā ar citiem cilvēkiem, gan mācīties, gan varbūt rast kaut kādas jaunas motivācijas, darīt kādas citas lietas, un tas pozitīvi ietekmē arī mūsu labsajūtu un mentālo veselību.
jā, tas ir vēl viens arguments, ko noteikti atcerieties arī runājot par savu piedāvājumu, ka mēs darām daudz labu lietu sabiedrības labā caur kultūru. Jā, bet es noteikti piebildīšu, ka kultūra var būt arī prieks un izklaide, bet tur ir jābūt vēl kaut kam mazliet vairāk. Nu tā. Jā, nu tad, ja mēs paskatāmies no vēl viena aspekta no skolotāja puses, mēs zinām, ka ir kultūras norišu veidotāji, kas strādā primāri uz skolotāju, nevis uz skolēnu. Un arī veidojot šo kultūras piedāvājumu, nezinu, sākot no izturēšanās apģērba, runas veida, viņi darbojas pēc kaut kāda pēc kaut kāda priekšstata vai stereotipa par skolotāju, kurš ir kaut kāda viena persona, kurai ir vajadzīgas tieši tādas un tādas lietas, un šito jau viņi ņems pretī. Skolotāji ir ļoti dažādi. Pirmkārt, jau primārā auditorija ir skolēns. Tā kā caur šo skolotāju mums ir jānonāk pie skolēna, nevis jāsagādā patīkami mirkļi tikai skolotājiem. Un vēl, kas noteikti sadarbībā ar skolotājiem aicinām viņus iedrošināt, jo bieži vien ir varbūt bailes izmēģināt kādu jaunu norisi, bet tādā atvērtā un patīkamā un godīgā komunikācijā gan skolotāji varbūt uzdrošināsies izvēlēties kādu jūsu norisi, gan arī jūs paši lauzīsiet šos stereotipus par skolotāju kā tādu dusmīgu kundzīti, kurai interesē tikai skaists valsts svētku koncerts. Nu, tā nav. Arī katrā no šīm lietām var paņemt un paskatīties uz to ļoti dažādi, bet atceramies, ka galvenais ir skolēns. Un, jā, ja jūs esat vienā skolā, piemēram, piedāvājuši kādu norisi un esat saziņā ar vienu skolotāju, un viņš saka, bet pagājušajā gadā es jau šo te norisi redzēju, nu tad arguments ir, bet šogad jums droši vien ir jauna 7. klase, tā kā varbūt ir vērts jums tieši izmantot to, ka jums jau ir pieredze ar šo norisi, un varbūt jūs nākamie bērni arī gribēs to pamēģināt. Jā, un tad noslēdzošais mūsu mīts ir par to, ka nevienmēr ir jārunā skaisti un tikai par labo. Caur kultūru mēs varam runāt arī par tām tēmām, kas varbūt ir nērtas, vai varbūt kāda mums raisa kādas cita veida emocijas, bet tas ir īpaši svarīgi, jo mēs katrs esam ar savu bagāžu, ar savu redzējumu par pasauli, un tas, kas varbūt kādam liksies skaists, un tikai šādi mēs varam izbaudīt kultūru, kādam citam varbūt tas liksies pilnīgi banāli. Tāpēc nebaidieties arī eksperimentēt un nebaidieties runāt par tām tēmām, par kurām varbūt ne visiem mums viegli sabiedrībā ir runāt. Un bērnu un jaunieši ir daudz gudrāka auditorija nekā dažkārt varbūt šķiet, un mēs nekad nevaram zināt, kas no tā visa viņus uzrunās. Un, jā, tā kā nevajag baidīties patiešām runāt plaši un no visiem aspektiem, jo dzīve ir daudzveidīga. Jā, mūsu šis šķaudiens uz veselību bija ļoti labs, lai noslēgtu mūsu mītu daļu. Un mēs turpinājumā gribējām parunāt arī varbūt par vairāk tādām praktiskām lietām, ko mēs ikdienā stāstam kultūras norišu veidotājiem. Par vairākām no šajā slaidā redzamajām lietām jau arī tikko ar Ingu minējām, bet šeit vēl viens atgādinājums par to, ka programma ir kultūra izglītības programma, un mēs domājam par saturu, kas ir tieši kultūras un mākslas, un tāpēc, protams, ir svarīgi iepazīt arī dabas parkus un atrakciju pasākumus, bet mēs vienmēr sakam, jā, tas ir superīgi, bet nu tad varbūt atrodiet kādus citus sadarbības partnerus, un tad noteikti var pieredzēt arī to. Jā, no cita finansējuma. Jā. Jā, un tad vēl metot nelielu tiltiņu no mūsu minētajiem mītiem, mēs noteikti to mītu mazināšanā un kliedēšanā vēlamies sadarboties ar jums, gan šeit klātesošajiem, gan arī plašāk skatoties uz kultūras nozari Latvijā. Tad svarīgi ir tas, ka kultūras profesionāļi gan paši organizējas, gan iestājas par noteiktiem kvalitātes kritērijiem. Mēs jau redzam dažādus labus piemērus, kā konkrētas nozares
cilvēki sanākot kopā, paši arī saprot, kas ir tas kvalitātes kritērijs, par ko mēs runājam, un kas varbūt ir kaut kas tāds, uz ko mēs skatāmies kā labu produktu, ko kultūras nozara konkrētā piedāvā. Jā, un šajā sakarā noteikti liels paldies teātra nozarei. Nevalstiskie teātri arī īpaši, tur patiešām ir patīkami sadarboties ar cilvēkiem, kas domā par šo jautājumu, par kvalitāti. Un vēl viens varbūt aspekts ir par to, ka diezgan salīdzinoši nesen mēs vispār tā plaši runājam par kultūru bērniem un jauniešiem, un arī šī sabiedriskā doma varbūt ir, jūs esat tie vēstnieši, kas var palīdzēt to veidot, un turpināt runāt par to, ka bērni un jaunieši ir būtiska auditorija, un ar to ir jāstrādā tāpat kā, principā ar pieaugušu auditoriju, ar tādu pašu attieksmi, kvalitātes prasībām un rūpību. Un, tā kā šis, manuprāt, arī ir būtisks aspekts, lai uzturētu dienas kārtībā arī lēmumu pieņēmēju un citu cilvēku izpratni par to, kāpēc gan kultūras pieejamība bērniem un jauniešiem, gan arī programma Latvijas skolas Soma ir ļoti svarīgs rīks. Un, tā kā esam vēstnieši visi kopā. Jā, un par arī to vidējo punktu. Man pašai ļoti patīk skatīties detektīvu seriālus un risināt dažādas problēmas, bet tad, kad es ienāku darba vidē, tad dažreiz liekas, ka mēs no kādas Midsomeras slepkavības sērijas varētu arī izvairīties un vienkārši savstarpēji sarunāties. Un bieži vien mēs sastopamies ar situācijām, kur kāda puse kādā norisē kaut ko nav pateikusi, un tāpēc ir radušās kādas neveiksmīgas sadarbības. Un dēļ tā, lai mums nebūtu jāvaino vienam otru par kaut ko neveiksmīgu, mēs varam arī par to runāt. Tāpēc neturiet iekšā Midsomeras slepkavības sērijas atstājam televīzijā un skatāmies vakarā, bet darbdienā, ikdienā saziņā ar skolotājiem esam atvērti, esam gatavi uzklausīt arī kritiku un meklēt risinājumus dažādām problēmu situācijām. Un, šis ir vēl viena lieta, es par tiem cipariem minēju, tad man tie cipari ikdienā ir saistīti arī ar pētniecību, ar kuru es cenšos nodarboties. Un es esmu ļoti pateicīga tam, ka pagājušajā gadā mums kopā ar Kultūras akadēmijas kolēģiem izdevās veikt programmas 5 gadus izvērtējumu, kur tika runāts gan ar skolēniem, gan ar skolotājiem, gan kultūras nozares profesionāļiem. Un šeit šī ir tāda viena atziņa no šī pētījuma, ko mēs cenšamies tagad nest līdzi un atgādināt jums visiem. Mēs pašiem skolēniem jautājumiem, kas viņiem liekas svarīgi kultūras norisēs. Un, ja mums dažreiz liekas, ka tas neierastais formāts vai 21. gadsimta tehnoloģijas un interaktīvie elementi ir tas, kas skolēnus un jauniešus uzrunā, tad atcerieties, ka daudz svarīgāk viņiem ir saprotama un draudzīga valoda, svarīgas tēmas, par kurām mēs runājam ikdienā, gan arī personības un nozares profesionāļi. Un, tā kā šo noteikti paturiet prātā par svarīgajām lietām. Jā, noteikti ir būtiski runāt ar bērniem un būtiski runāt ar jauniešiem, jo arī šeit mēs šodien citādāk esam sanākuši kopā tie, kas viņiem kaut ko it kā no augšas grib dot, bet tāpēc šis slaids, manuprāt, vispār ir viens no būtiskākajiem šajā prezentācijā. Jā, te arī par skolotājiem nedaudz. Arī drīzāk tas, manas iepriekš minētajā mītā par skolotāju, tad šeit ir tas, ko viņi patiešām tā kā meklētu šajās kultūras norisēs. Jā, un tad mazliet varbūt vairāk par tām tehniskajām lietām, kuras ikdienā dažkārt aizmirstas, un arī tas ārkārtīgi ietekmē kultūras pieredzes kvalitāti. Jā, un šeit ir vairāk tādi aspekti, ko mēs vienmēr atgādinām. Viens ir par telpu izvēli un auditorijas lielumu. Mēs varam skatīties un salīdzināt arī ar to, kur mēs atrodamies šodien, cik lielai auditorijai mūsu radītais kultūras produkts ir domāts, vai telpas lielums būs atbilstošs, vai kādam nebūs jāsēž kādā tālā stūrī, kur viņš vispār neko no šīs kultūras norises neredzēs, vai ir veidots labs iekārtojums. Mēs bieži vien runājam, cik svarīgi ir tas, ka katrs no jums var redzēt arī, ka mēs šeit priekšā stāvam un ko mēs runājam. Tāpat arī par pieejamību un mobilitāti.
mēs cenšamies visu laiku aicināt sadarboties un meklēt veidus un vietas, kur kultūra var notikt. Mēs varam runāt par kultūras piedāvājumu gan skolās, un tas var būt gan klases telpā, gan sporta zālē, gan pagalmos un dažādās citās vietās. Tā kā izmantojiet telpu savā labā un mainiet to un parādiet skolēniem, ka viņiem ierastā ikdienas vide var pārvērsties arī par kaut ko pilnīgi citu. Jā, tāpat arī sadarbība ar dažādām kultūras institūcijām, ir sevišķi, ja jūs veidojat projektu, kurš dodas uz skolām, atcerieties, ka jūs ir iespēja arī sadarboties ar vietējām kultūras institūcijām. Un, mēs Latvijā īpaši varam lepoties ar ļoti lielu kultūras institūciju tīklu, un dažādi notikumi var notikt ne tikai klasiski uz skatuves, bet varbūt arī bibliotēkas telpās vai muzejā. Jā, šeit piemērs no Istabas teātra izrādes dzīves, kas notiek arī Medicīnas vēstures muzejā. Tā kā tas ir, manuprāt, ļoti, ļoti labs piemērs, kā var apvienot divas kultūras nozares un divas norises vienā patiesībā. Jā, un tāpatās arī varbūt domājot par kvalitatīvu kultūras pieredzes gūšanu, tad jā, šeit jau arī minēja gan par telpu, iekārtojumu skaitu un arī tehnisko nodrošinājumu. Vai visi jūs dzirdēs? Mēs šodien esam diezgan labi, manuprāt, nodrošināti, ka jums visi mūs dzirdat gan klātienē, gan arī tiešsaistē. Jā, un atceramies, ka sadarbībā ar skolotāju un skolu vispār šie tehniskie jautājumi noteikti ir jāpārunā. Un nevar būt, ka no skolas puses kāds pasaka, ka noliksim tikai vienu tumbiņu, gan jau būs labi. Ir dzirdēti tādi gadījumi arī, un arī jums ir jāmeklē kopā tad tie risinājumi, lai viss būtu maksimāli kvalitatīvi arī tehniski. Jā, un par izmaksu efektivitāti, tas ir gan šajā te plānošanas jautājumā, ja, piemēram, jums ir norise, kur var vienlaicīgi apmeklēt vairākas klases vai arī vairākas klases pēc kārtas, arī tur jūs varat plānot un runāt ar skolu pārstāvjiem, un tas var būt izdevīgi visām pusēm, arī tīri finansiāli. Un vēl mums ir pēdējās 5 minūtes, pavisam ātri par mājaslapu un citiem rīkiem, kas jums var būt noderīgi darbā. Viens ir Kultūra Kapitāla fonda konkurss, un tur jūs to secību visu uzzināsiet, bet varbūt, ka jums jau tagad ir padomā vēl kāda kultūras noris, kur jūs būtu gatavi iesniegt programmā. Un tāpēc gribu atgādināt, ka mums ir mājaslapa, kurā ir ne tikai šī pieteikuma anketa, tur ir ļoti plaša informācija, kur mēs tiešām iesakām iepazīties ne tikai kritēriju kultūras norises iekļaušanai, kura tā kā būtu obligātā lasāmviela, pirms jūs vispār atverat anketu, bet ļoti bieži no zvaniem un jautājumiem varam saprast, ka nav mēģināts nemaz iepazīties ar to, kas vispār te notiek un kas ir programma un kas būtu būtiski jāņem vērā. Viena no lietām aicinu ieskatīties sadaļā rakstu un publikācijas. Tur ir nevis tikai tāda tehniska informācija, tur ir pieredzes stāsti, intervijas ar kultūras nozares profesionāļiem, jūsu kolēģiem, ar skolotājiem. Tur patiešām arī no šīm intervijām jūs varat ļoti labi izlobīt to, kā ikdienas darbā tas notiek, kā uz to reaģē skolēns, kā jums pašiem organizēt savu darbu. Tā kā šie pieredzes stāsti patiešām ir ļoti, ļoti vērtīgs informācijas avots. Jā, un šeit par norises pieteicēju profilu mājaslapā pirmajā lapā ir poga pieteikt jaunu norisi. Lai to izdarītu, vispirms jums ir jāizveido savs profils. Iesakām to veidot no iestādes vai organizācijas vienu, tādu, ar kur jūs varat dalīties ar kolēģiem, nevis jūs varbūt pārtraucat darbiņu konkrētajā iestādē, un pēc tam neviens cits tam netiek klāt. Tā tad ir tehniski, bet būtiska informācija. Tad jūs aizpildat anketu, kas ir diezgan vienkārša. Ja kaut kas nav skaidrs, mēs vienmēr esam gatavi palīdzēt un atbalstīt. Jā, šeit ir minēta obligātā lasāmviela, kas ir noteikti jāizlasa pirms anketa tiek aizpildīta.
Šeit viens piemērs par to informāciju, ko mēs aicinām jūs arī ievietot šajā te norises saucamajā kartītē. Viens ir tā pamatinformācija, kas ir kontakti un titulu, bildi un tam līdzīgas lietas, bet ļoti bieži par kultūras norisēm var atrast publikācijas, sižetus, recenzijas, skolēnu atsauksmes. Ja jums jau ir, to visu var pievienot kartītē, un tas ir jūsu reklāmas laukus skolotājiem, kurš tātad šo norisi meklē un izvēlas. Jā, un vēl mēs, protams, esam sasniedzami sociālajos mēdījos un jebkuros citos saziņas kanālos, un tiešām esam atvērti zvaniem, tikšanās reizēm, e-pastiem, un labāk pārunāsim tās lietas, un tad arī izdarīsim labāk. Un vēl mazā reklāmas pauze. Varat kādā brīdī ieiet Latvijas Skolas Somas mājaslapā un pirmajā lapā noritināt līdz lejai uz podziņu, pieteikties jaunumiem, un tad jūs saņemsiet reiz mēnesī jaunumus, kur jums ir iekritīs šie te pieredžu stāstī, mūsu slējas, kultūras norišu izlases un viss kaut kas cits. Tā kā, jā, arī šo iespēju varam jums aicināt izmantot. Un mēs šodien redzējām, ka jūs jau esat iemācījušies, ka jūs piekrītat kādam apgalvojumam, tad jāceļ rokas augšā. Un tad mēs pavisam negaidīt īstenībā un nebijām pat sākumā tā saslēguši to kopā. Es ceru, ka jūs redzējāt, bet jūs varat darīt arī šādi. Ja kādam apnīk turēt rokas vienkārši gaisā, jūs varat pieaugt, izmantot kāds cits arī zīmes. Tā kā tas vēl, lai diena jautrāka. Jā, un lai mums un skolēniem un skolotājiem gribas teikt jā par kultūras pieredzēm. Tā kā paldies jums liels. Paldies!